Čau. Jā, no Mērstrega čau. Čau un labrīt. Jā, mīļie draugi, ir pienācis laiks atklātākam video par visu. Tie, kas jūt kāds spēcīgs laiks ir šobrīd, cik ļoti cilvēkam, cilvēks nevar vairs būt ar vienu kāju. Ar vienu kāju tur un ar otru kāju tur, jā. Šobrīd cilvēkiem ļoti un veselēm kā tādām ir jāizvalās vainu, jā. Pa abiem ceļiem nesanāks vairs iet. Un jau šis ir 4. gads kopā jau ar fermentiem, iet 4. gads. Un, protams, ka pa šo laiku ir izveidojies gan priekšstats, gan, jā, ko ir teikušas es daķeļienzīmu, kam būtu jābūt, kas nav, kas ir. Tāpēc es ļoti ātri īstenībā sapratu, ka es vēlos runāt to, kas ir mainījies man. Nevis to slaveno stāstu par to, ka tu nomainīsi mikrobiomu, ka tu pēc 3 mēnešiem sāksi tikai, ka tu pēc 3 mēnešiem sāksi tikai ēst vienu ābolu dienā. Jā, man tas nelikās vispār tik interesanti. Man galvenais, tāpēc es šo atradu, jo man bija liels problēmas tātad tieši ar ēdiena pārstrādi, vēdera pūšanās. Kādu laiku, protams, es biju jau uz organisma attīrīšanu un attīrīju organismu, bet tāpat man bija psoriāze, artrīts, vēl pilnā plaukumā. Un es liku ļoti liels cerības tieši uz to, lai man pārstrādātos ēdiens labāk. Nevarētu teikt, ka pēc šiem 3 gadiem viss ir pilnīgi ideāli. Nē. Man tieši likās, kad es ēdīšu jebko. Jā, protams, es varu ēst, es vēl vakar runāju ar cilvēku, ar māsu, jā. Un teicu, es šobrīd varu bez problēmām uzēst arī kaut vai brokoļi, visas pupiņas. Es kādreiz pat vienu puķkāpostu nevarēju apēst, jau vēders bija kā bumba. Ļoti daudz es varu ēst to, ko agrāk neēdu, bet es domāju, ka tas ir ne tikai fermentu ietekmē, tas arī ir mana dzīvesveida kā tāda, arī organisma attīrīšana tam ir palīdzējusi. Ko es esmu teikusi, fermenti man tiešām palīdzēja bioplēti tīrīt ārā un sajust, ko vairāk vajag man. Un saldumi, augi, kas ir cilvēku sērga gan lieliem, gan maziem, jā, tas ir 100% vienkārši, jā. Fermenti tam ir palīdzējuši noņemt šo liekos cukurus nost, ka tev dabīgi negribās. Un enerģija, protams, enerģija nebadojoties. Tā kā, šis nav īstenībā video par stāsts ļoti daudz par plusiem un mīnusiem, vairāk par patiesību. Jā, par patiesību, kad es nezinu, vai tiešām 3 mēnešos tik ātri kādam ir sanācis. Tā būs lietas un saule. Vai kādam ir tiešām sanācis 3 mēnešos visu ideāli nomainīt. Es nezinu, tad cilvēkam jau vajag būt tikpat kā veselam, jā. Bet ja cilvēks nāk jau ar tādu bagāžu kā es nezinu. Man liekas, ka sevi izpētīt, kuri produkti tev dara, kuri nedara. Enzīmi tam visam, kā saka, palīdz. Bet tas tā vai tā ir ļoti liels darbs ar sevi. Un man tas aizņēma gadus un vēl joprojām es sevi pētu, bet ir jau daudz vieglāk. Jā, un tā būtiskākā ziņa ir tāda, ka es ļoti daudz esmu runājusi par enerģiju un fermentiem.
ir vairāk, man liekas, video bijuši, un es esmu vairāk kārtīgi pieminējuši to, ka ir ļoti svarīgi, ja mēs no kāda iegādājamies, tad nākam pie viņa ciemos, tad es saku, nāciet pie manis ciemos, sajūtiet mani, redziet mani, uzdodiet jautājumus visus, kurus jūs gribat uzdot, jā, un lai redzētu manas, kā saka, godīgās vai negodīgās acis. Jā, tas ir ļoti svarīgi. Un redzēt vispār kāda atmosfēra. Mēs visi esam jūtīgi, mēs visi ar šo maigo mūsu būtību jūtam otru, jūtam cilvēku, jūtam mājas enerģiju. Jo es nenogurstoši īstenībā atgādināju ik pa laikam, ka mīļie ir ļoti svarīgi, tāpēc, ka viņi ir dzīvi, viņi uzsūta. Nu, pats ūdens, pats par sevi, ja mēs lietojam strukturizētu ūdeni, ja lietojam, tad tas ir informācijas nesējs. Jā, es nerunāju šeit par ideālu dzīvi. Es vienmēr esmu teikusi, arī man ir kāpumi un kritumi, arī man ir, kā saka, tādas dienas, kā saka, kad ar kreiso kāju mazliet no gultas ir izkāpts, jā, bet fermenti to visu jūt, un ar viņiem vajag runāt, ar viņiem vajag, kā saka, iedarboties kā alķīmiski caur sirds centru. Un man no paša sākuma, es tā domāju, es negribētu savos fermentos likt tādu alķīmiju iekšā, kad, lai cilvēki vispār pārstāj ēst, lai viņi negrib ēst. Es domāju, nu kā? Cilvēks šeit ir nācis arī, lai izbaudītu šo, kā mana meitiņa nesen teica, viņa saka, mammu, tad, kad tu būsi tur augšā, tu ilgosies. Viņa saka, kur tu mākoņi sēdīsi? Viņa saka, tu ilgosies, saka, Dievs, cik jauki ir piepildīt vērtā. Te bija dienas, kad es domāju, viss man vienkārši nevajag ēst. Šiškam, veselē nevajag ēst. Es neesmu ķermenis, jā, bija man tāda pieredze, ka es saku, nē, mamīt, tu tad šitie enerģijā ilgi neuzskavējies. Ja viņš tā dusmosies, tad viņš domās, ka tu jau gribi mājās. Jā, mana meita ir mans guru, mans sargeņģelis, jā, pie viņas var vērsties. Vai viņa pati vēršās, kad redz, kā es saku, tu šitajā te enerģijā ilgi nepildies, mamīt. Savādāk Dieviņš padomās, ka tu gribi mājās. Jā. Un tas, ko es fermentos jau no paša sākuma liku, vismaz pirmos gadu, pusotru, es pildīju viņā iekšā prieku. Man likās, ka tie cilvēki ir noguruši no ikdienas. Tad ir bērni, skolas, darbs. Man liekas, ja iedzertu enzīmu glāzīti un cilvēks paliek priecīgāks, tas ir tik forši. Nu, tur, ja nāk vēl papildus tie bonusi visi, saku, lai viņi iet, bet es pildīšu prieku. Un to es arī darīju, un to cilvēki vienmēr sajūta. Un tad es tā domāju, un tad, kad man cilvēki sāk uzdot, nu jā, bet vai no fermenti ir jādzer visu mūžu, un kā tagad būs, tad es domāju, nē, es pati zinu, ko es gribu sirdī, es gribu būt brīva, es gribu būt brīva no visa, gan no uzturu kaut kādiem bagātinātājiem. Protams, ja ir kaut kādas dabas vielas, lai viņas ir konkrēti, ka tu zini, aha, šodien man vajag krustnugliņu, vai šodien man vajag to gaileni, vai pelašķi, lai ir skaidrs, lai nav tāds juceklis, ja, jo cilvēki arī es mēdzu sāk dzert visu pēc kārtas, tu chlorēla, to, un C vitamīnas, un varbūt vēl kaut kas, un tad tāds bišķiņi. Es saprotu, ka tas tādās bažās. Un tad es domāju, nē, es savos fermentos pildīšu uzlija lietas. Es jau teicu, ka līdzos, jā, uzlīja lietas. Prieda neaiztiks, jā. Es pildīju to, lai katram cilvēkam, dzerot manas fermentus, agrāk vai vēlāk, vienalga, kurā mirklī cilvēks ir gatavs, lai viņā atgriežās ticība. Ticība šeit, ka viss ir šeit, viss, kam mēs noticam, ja, ka mums nevajag visu mūžu kaut ko obligāti lietot, lai ir brīvība, ja, lai ir vienkārši brīvība. Un tagad šajā 4. gadā es vienā mirklī sajūtu, ka uz mani pašu tas sāk darboties. Un man saka, ok, Kristīna, ir forši dzert 3 litrus dienā.
bet tā kā pieklauvēja man pie sirsniņas, bet tu atminies, ko tu pati esi likusi, kāds ir tavs galvenais vēstījums, un kur tu pati? Un tad tā jau vienkārši domāju, kāpēc man ferments tik daudz, kāpēc man tik daudz viņus vairs negribas, kas notiek? Es, protams, pastāstīšu, kāpēc vēl. Jā, un tad vienkārši man atnāca šī ziņa. Aha, Kristīna, fermentu mamma un saimniece, jā, kad tu pati sāksi šo pildīt. Tas nenozīmē, ka fermenti tā kā no manas dzīves pazūdas, vienkārši es viņus baudu mazliet savādāk. Un šis iekšējais spēks un darbs viņš ir jādara, tāpēc, ka viss mums tiek iedots uz laiku, un fermenti ir kā tilts. Kā viena no atslēgām, to es arī esmu vienmēr teikusi, kā viena no atslēgām un tiltiņš. Un es vienmēr esmu jutuši šo enerģiju, tāpēc es praktiski pa šiem gadiem esmu tikai no dažiem cilvēkiem pagaršojusi fermentu. Un diezgan bieži esmu, ja pavisam godīgi runājot, vīlusies. Jā, tāpēc, kad es vienkārši jūtu, kāds ir cilvēks, ko viņš ir licis iekšā no sirds. Un, protams, es jūtu arī diezgan daudz paviršību šī dzēriena gatavošanā. Es vienmēr esmu teikusi, nav tas parasts dzēriens. Nevar ķept, kaut ko salikt, kaut ieliet vienalga kādu ūdeni. Tāpēc es pēdējā laikā arī vairs to nerunāju, ka es saprotu, ka cilvēki neīpaši grib mani ieklausīties. Un tad cilvēki brīnās, ka viņiem visādi brīnumi sanāk. Un arī, kad es negribu nemaz pagaršot, tāpēc, kad es zinu, ka cilvēki nepievērš ļoti daudzām lietām uzmanību. Būtiskām. Bet pats galvenais ir enerģija. Un es nonācu pie tāda secinājuma vienkārši, kad es gribu, lai mani fermenti būtu tikai mani. Jūs zināt, ka mēs jau 3 gadus ik pa laikam vai nu Kirila vai oriģinālo fermentu lejām klāt. Un šobrīd ir tāds laiks, kad man ir tā kā, es nestāstīšu pilnīgi visus sīkumus, bet jā, tie ir tikai mani un es vairs neliešu. Ja kāds domā, kad vēl būs iespēja tā kā ar zaķeļiem Zīmutu vai Krievijas, jo es pēdējā laikā man atved no Krievijas, es jūtu, ka man pat viņu negribās vairs garšot. Es vienkārši jūtu uzreiz, es negribu sajust citu enerģiju. Es negribu. Man tas nav vajadzīgs. Un es vienkārši saprotu, ka tieši mani fermenti, tos, kurus taisu es, viņi ir gan garšīgāki, gan sirds piepildītāki. Tāpēc saku, tie, kas taisa mājās un tiem, kam ir tvērti, saku, priekš jums tas būs vislabākais. Tā ir jūsu enerģija, tas ir tikai jūs zināt, kas priekš jums ir vislabāk, un jūs tos kodus varat likt iekšā. Un tā ir vislabāk. Tāpēc es priecājos tiem, kam ir tvērtis. Vienīgais ir jāpieskata, kā vienmēr, par to, kā jūs to darat. Jā, kā jūs to darat. Bet tas, ka viņi uzsūta šo informāciju, tas ir vairāk, tas ir 100%. Un jā, tā kā tas arī ir viens no tādiem paziņojumiem par to, ka netiks lietas vairāk klāt oriģinālais. Tie būs mani. Bet ja kāds grib vēl joprojām, kā saka, atjaunot, un ja kādu uzrunā tieši tas, ko es šobrīd runāju, tad, kā saka, vēl joprojām laipni lūgt. Un, jā, vēl viena ļoti svarīga tēma. Kā saka, jā, atklātība aiziet, tad lai aiziet līdz galam, pareizi. Un vienkārši interesanti laiks spēlējās. Ar lietu, sauli, vējš, jūra, visas emocijas. Jā, par mušmira mīļiem. Es zinu, ka ļoti daudz no jums ir šo gadu laikā pieredināti, tā var teikt. Ja, es atbildīgs par tiem, kurus tu pieredini. Un es esmu dažus no jums pieredinājusi pie savas mušmiras. Un, kā jūs saku, ir cilvēki, kas gaida 2 un 3 mēnešus. Bet, mīļie, draugi, mušmiras vairs nebūs. Un tāds krustīšs man sanāca. Mušmirīts vairs nebūs. Kāpēc? Kāpēc mušmirs vairs nebūs?
Tie, kas zina manu savienošanos ar mušmiri, bija šis, tātad pirms 3-4 gadiem, bija šis lielais bums par mušmiri, tad tas ir zaķiļienu zīmums, viņi taisīja mušmiri. Es domāju, kāda tā, tas ir šoks. Nu, ja kādiem interesē garāks stāsts, kā es savienojos ar mušmiri, man ir video. Ja pinēt video, bet paskatīties. Bet šis laiks pēdējais, ko es sāku novērot, ka cilvēki mēdz mušmiri izmantot ne tā, kā vajadzētu. Un es negribu vairs nest šo atbildību par to. Ļoti daudzi mušmiri dzer nevis, lai no viņas iegūtu terapeitisku efektu, bet lai apreibinātos. Kaut gan es nezinu, kā mušmiri to var izdarīt, tāpēc, kad man, kā es saku, es esmu cilvēks, kam pietiek vismaz vai mušmiri tikai pasmaržot, un man viss ceļojumi jau sākās. Un vēl viena lieta ir sajūta tomēr, kad šim visam ir jānotiek ļoti zinoša un atļauju, ar Dieva atļauju, tu to vari darīt, ka tu vari vadīt cilvēku šajos tripos, šajos ceļojumos, un ja cilvēks grib iet tālāk ar mušmiri. Tad tam ir jau jābūt, kā sakam, mušmiru šamanim, vai tam cilvēkam, kam ir dot, šamanim, es teiktu, ar Dieva atļauju. Ar Dieva atļauju to darīt, un ar Dieva pieskārienu. Tāpēc, ka jebkura šī viela, kas mums iejaucās mūsu apziņā, un pavar plašāku to spektru, ja cilvēks paliek viens un neaizsargāts šajā momentā, ir jāapzinās, ka mēs neesam vieni. Ja? Mēs neesam vieni. Arī man šobrīd ir kā saka, mani draugi, mums vienmēr ir apkārt draugi, tos, kurus mēs neredzam. Un nevienmēr viņi ir ļoti jauki. Jā, nevienmēr. Un ja mēs neejam caur dievišķo, tad ar mums var notikt visādas nevisai jauks lietas. Un es domāju, ka tāds mušmiru bums viņam ir jābeidzās, tāpēc, ka viņš tā kā out of control izgājis ir. Cilvēki to dara, neapzinoties riskus, un es sapratu to, ka arī no manis cilvēki daži sāk jau to mušmiru pirkt nevis terapeitisku iemeslu dēļ, bet lai apreibinātos, un es to nevēlos, jā. Arī mūsu mājās mums bija pagājušā gada mušmirītes, rūpīgi lasītas, vakumā viss, bet nesen mēs vienkārši aizgājām un atdevām viņu atpakaļ mātei dabai. Un viss, sadrupinājām, izmetām, pateicāmies par to, ka bija tāds laiks. Kā es saku, šis nav aicinājums, kā saka, visiem pārtraukt to darīt, vienkārši es stāstu atklāti savu pieredzi, un, kā es saku, es atbildīgs par tiem, kurus tu pieredzini. Un es nesu daļēju atbildību par to, tāpēc, ka es mušmiri taisīju, es pati mušmiri nelietoju, tad es viņu taisīju, un viņu nevajadzēja. Tāpat kā arī kaņepi, paspēlējāmies ar kaņepi, ar sapratu. Kaņepi ir tieši tas pats, kas mušmira. Arī pilienu veidā, es domāju īsto, par īsto, un tā arī ir bīstam lieta. Tāpēc, ka tikai, ja cilvēks skaidri iet cauri dievišķo, ar atvērtu savu sirdi, viņš zina, ko viņš dara, vai ar kādu, tad jā. Bet ja cilvēks neapzināti var vaļā sev visādus laukus un dara visādas nezināmas lietas, tas nav vajadzīgs. Tā kā tā, mīļie. Kādu laiciņu man vajadzēja šo video jau uzfilmēt. Vienkārši bija jāsakārto domas, bija jāiziet saviem procesiem cauri, un runājot ar cilvēkiem šobrīd, ko es cilvēkos ļoti redzu, kad ir šī cīņa. Mūžīgā cīņa starp labo un ļauno. Mums ir tāda šeit planēta Zeme. Un šobrīd cilvēkiem tiek sniegta roka. Tā nāc.
nāc Dieva bērns, nāc atpakaļ, nāc patiesībā, nāc priekā, metam nost kaunu, nožēlojam grēkus. Ir visgrūtāk nožēlot, atzīties, jā, tas pats, kas arī varēja klusēt. Nu, nav mušmirs, jā, kāpēc viņas nav? Kāpēc es neliešu klāt oriģinālo fermentu vairāk? Ja, tas ir mans. Tā ir mana atbildība, mana mīlestība. Man vienmēr likās, nu kā tā, es nesu atbildību, es vienmēr pielēju citu enerģiju klāt. Tas tā nedarbojās. Tad kā tu novēl vainu, tu esi tiesīgs novelt vainu uz kādu citu. Nē, es gribu uzņemties atbildību tikai par sevi, par savu dzērienu no A līdz Z. Un tas ir iespējams. Nu, lūk, mīļie, tā kā jā, dodam roku gaismai. Un es zinu, ka ļoti daudz šobrīd ir jukšanas prātā sajūtas, liekas, ir strupceļš. Es nezinu, uz kuru pusi man iet, kā palikt, un sirdis plēš uz pusēm. Tas viss ir vajadzīgs, lai jūs izdarītu izvēli un nemētātos vai nu tur, vai nu tur. Jā, tā kā dodam roku gaismai un krītam ceļos. Atzīstamies, nožēlojam visu, ko esam dzīvē izdarījuši sev, citiem. Jā, un esam patiesāki. Tā kā tā, enzīmu glāze man nav, ir 9 laikam. Nu jau 10 nāk, jā, jau 10 nāk. Enzīmu glāzītes nav. Ledusskapī man ir paņemta mazā pudelīte līdz atpakaļ ceļā, gan jau. Jā, ar lielu prieku un jā, es tiešām izbaudu šos. Šīs vairs nav 3 litri, tās varbūt 2 glāzes, bet viņas ir ar ļoti lielu pateicību. Jo, kā jau es saku, es jūtu, ka man tik daudz vairs nevajag. Bet ir kāda pateicība? Kāda ir pateicība fermentu ienākšanai manā dzīvē? Un jā, droši vien, ka tur vajadzētu vēl vienu video par plusiem un mīnusiem. Droši vien, varbūt ar Gati to varētu parunāt. Jā, ja Gats jau nav beigus video, un tur savas ģēles. Jā, tā kā tā. Un jā, Gats arī mušmiri nelietos. Jā, kurš mušmiri lietoja katru gandrīz dienu? Tas bija Gatis. Tas bija Gatis. Vienmēr kādu mušmiri kabatā aizķērusies, jā, un pantērnieces viņš lietoja. Bet arī tas ir, kā saka, galā. Un viss ir mainīts šajā pasaulē, un tas nenozīmē, ka tas iepriekšējais ceļš ir bijis greizs un nepareizs. Mums vienkārši jāspēj īstajā momentā pamanīt, kad mainās, kad mums ir jāiet tālāk. Un jā, šeit ir mūsu spēks, šeit ir mūsu gaisma. Un īstenībā mums nevajag kaut kādas vielas, lai apreibinātos, ka viss spēks ir šeit. Ja? Un ja mēs meklējam kādā vielā apreibināšanos, tad jā, ar tiem pašiem fermentiem, ja tu strauji izdzersi tos 3 litrus, tad tu arī vari iegūt šo, kā visi zina, ka no fermentiem var ierēpt, tāpat kā no kombučas, un fermentēts ir fermentēts. Un, protams, tas pēc 2 stundām pāriet, jā, viss tā kā ir kārtībā, bet tā vai tā arī fermentus nevajag tādā veidā ļaunprātīgi izmantot. Nu, lūk, jo, jā, ķermenim arī tad ir slodze, kā nekā viņi dara savu darbu. Jā, es vispār ieteiktu arī visiem cilvēkiem, kas sāk dzert fermentus un, ja pieņemsim, vienmēr arī izdzert kaut kādu glāzīti ūdens pēc fermentiem, tas arī būtu labi. Ja vairāk ir iedzerts, ja tur 2 glāzītes, nē, pēc litra jāskatās, kā cilvēks jūtās, bet sākuma periodos noteikti. Jā, nu ko, mīļie, labi, neaizrunāšos vairāk tālāk. Sanāca gari, bet tā vajadzēja. Jā, novēlu katram no jums ieraudzīt un sajust savu sirds gaismu. Un tad viss mainās. Un tad mums nav jāmeklē vairāk ārpasaulē vai citos palīdzību. Jo neviens šeit nav otram cilvēkam tāda spēka, lai viņš piepildītu tevi. Spēks ir tikai Dievam. Tāpēc jāielaiž ir
Dievs sirdī, lai būtu miers. Jā. Lūk, tā kā tā, lai svētīgi.